Varbūt arī jūs esat dzirdējuši par zelta likumu, ka ja tu citiem kaut kā labi darīsi vai ļaunu darīsi, tad viņi tev tāpat arī atdarīs. Labu ar labu, ļaunu ar ļaunu, tieši tā kā vecajā derībā. Bet tas nav tas, ko Jēzus mācīja vai kādiem cilvēkiem apsolīja. Viņš neteica, ka ja mēs citiem darīsim tā, kā mēs gribētu, lai viņi mums dara, tad viņi noteikti mums tā arī darīs. Viņš vienkārši teica, lai mēs daram citiem tā, kā mēs gribētu, lai mums dara, neko negaidot atpakaļ. Šad tad, vai pa laikam sanāks, ka cilvēki arī mums darīs labu tamdēļ, ka mēs tā dzīvosim. Bet tas nav apsolīts un tas tā nebūs vienmēr. Bet tas nemaina to, ka mums, kas mēs sekojam viņam, kas mēs bīstamies Dievu, ir jādzīvo tādā veidā un citiem jādara to, ko mēs gribētu, lai mums kāds dara. Un jāmīl savu tuvāko tā, kā mēs mīlam paši sevi. Kāpēc mums tas ir jādara tieši tā, un kur mēs varam ņemt spēku to tādā pat veidā darīt? Un atbildes to mēs atrodam Mateja evaņģēlija 7. nodaļā, kur Jēzus saka, lai mēs prasam, un mums taps dots, lai mēs klaudzinam, un mums taps atvērts, lai mēs meklējam, un mēs atradīsim. Jo tā kā jebkurš no vecākiem rūpējas par saviem bērniem, un ja tas prasa maizi, nedod viņam skorpiju vai čūsku, tāpat arī debesu Tēvs gādā par mums un dod mums visu to, kas ir labs un kas mums tiešām ir vajadzīgs un kas mums nāk par labu. Un tieši no šīs pārliecības cilvēks, kurš ir atzims no augšienes, kurš pazīst Dievu, kur sirdī ir ielieta Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, tāds cilvēks var dot un darīt labu citiem un iežēloties un runāt patiesību mīlestībā, tamdēļ, ka viņš zina, ka debes Tēvs par viņu parūpēsies, un tamdēļ viņš var būt devīgs, dāsns un žēlsirdīgs pret citiem cilvēkiem. Uz to es arī iedrošinu jūs visus, kas ticat uz Jēzu Kristu. Un pārējie, nožēlojiet grēkus un ticiet uz evaņģēliju, kamēr vēl ir laiks. Dievs ir žēlsirdīgs, bet tas laiks izbeigsies.